Sveiki, mani sauc Armāns Broks, es esmu uzņēmējs, un šodien, ņemot vērā, kad jums ir aptuveni tas laiks, ka jāsaprot, kurā virzienā jūs vēlaties doties, mēģināsim saprast, kā to virzienu atrast. Un tad, kā mēs redzam, TikTokā un sociālajos tīklos un visur viss ir pārņemti ar sevi. Cilvēki liek bildes, kur viņi mēģina būt labāki nekā viņi ir, mēģina pirkt dārgas lietas, un viss fokus ir uz sevi. Un arī īstenībā pētījumos ir redzēts, ka 83% valstu vispār šis individuālisms ir kaut kas, ko mēs novērojam. Un, ja godīgi, tad arī es esmu bijis labs piemērs tam. Jā, tad attiecīgi mans arī mērķis bija, pirmais lielais mērķis bija nopelnīt tik daudz naudas, lai nekad vairs nav jāstrādā. Varbūt arī saistīts ar to, ka man vienkārši varbūt bērnībā tās naudas nebija tik daudz. Un tad es īstenībā kaut kādu ļoti lielu laiku, laikam 20 gadus būvēju uzņēmumu Tvino, kas ir finanšu tehnoloģiju uzņēmums, un izdevās sasniegt diezgan labus rezultātus. Apgrozījums vairāk nekā 100 miljonu eiro apmērā. Tā kā principā izdevās tos mērķus sasniegt. Un attiecīgi tā orientēšanās uz sevi, tad arī man tur bija jāuzkāpj augstākajā kalnā, bija jānoskrien maratons ātrāk nekā citiem, tur jānokļūst uz Forbes žurnāla vāku un tā tālāk. Arī viss tāda principā orientācija uz sevi. Bet tad, ja godīgi, es sapratu, kad es beidzot sasniedzu to, ka es vairs nestrādāt, es tad attiecīgi to ziemu dzīvoju Balī, un, ja godīgi, tad tā solītā paradīze tomēr neizrādījās paradīze, jo man jau pēc 2 nedēļām bija diezgan garlaicīga, tad viss, ko tur ar citiem surferiem varēja runāt, kurš tur kad būs tie viļņi, kāds bija vilnis, tur var sakot diezgan ātri tas palika garlaicīgi un, sauļoties, man bija droši vien tā. Varbūt mēnesis tur tā kā jutos labi, bet pēc tam atskatoties, es tomēr redzu, ka tā ziema varbūt bija kaut kur arī pazaudēta. Un es īstenībā redzu kaut kādu līdzību arī dabā. Attiecīgi, kad nav jau tā, kad pavasaru kokam izaug lapas, un viņš tad domā, ok, šogad īstenībā daudz lapas izaug, es tad vairs tur, nākamgad jauns neaudzēšu. Tur kaut kur es saskatu līdzību, kad ir arī, kad tāpat arī cilvēkiem, ja viņš īstenībā spēja kaut ko radīt, tad darījot tieši to, viņš jūtās vislabāk. Un no otras puses atkal apstīties, attiecīgi ir arī man daudzi draugi uzņēmēji, kas it kā sākumā to kapitālu rāda, un tad viņiem kaut kas neizdodas, tad viņš pazūd, un tad viņi iekrīt depresijā un vairs nekad nemēģina. Kaut gan, ja atkal redzam dabā, ka tas ir normāli, ka tev tur rudenī tās lapas nokrīt, un tad tu viņus atkal vari ražot no jauna. Tad saprotot to, kad īstenībā pēc tās pieredzes saprat, ka īstenībā es gribu strādāt līdz mūža beigām. Un tad, lai strādātu līdz mūža beigām, es sapratu, ka ir 4 IQ vajadzīgi. Droši vien jums tas pirmais ir ļoti augstā stāvoklī, bet principā es uzskatu, kad ja mēs iedomājamies, ka esam mašīna, tad lai būtu 4 riepas un 4 IQ. Tad pirmais ir mentālais, kas jums noteikti visiem ir ļoti attīstīts, tad ir emocionālais, kas ir ļoti būtisks. Kā jūs vispār spējat atrast saikni ar saviem kolēģiem, kādas jums attiecības ar sevi, ar draugiem un tā tālāk. Tas ir būtiski, tad ir būtiski garīgā inteliģence, kāda tev vispār ir saikne ar sevi, un cik tu vispār pats spēj saprast, ko tu vēlies, vai tu tomēr dari, ko citi cilvēki no teviem vēlās. Un tad ir ķermeņa inteliģence, kas principā ir, mums ir iedots kaut kāds miljonu vērts Ferrari, un kā tad jūs par viņu rūpējaties? Vai jūs ejat uz sportot, vai jūs ēdat veselīgi, vai jūs ēdat neveselīgi, vai jūs izguļoties, kā tad jūs par viņu rūpēties? Jo attiecīgi, ja kāda no šīm inteliģencēm jums tomēr nebūs, tad tā mašīna tik strauji uz priekšu neies. Šo es esmu novērojis un sapratis un mēģinu visu laiku to balansu ar šīm 4 riepām turēt balansā. Un tad es īstenībā sāku domāt, kas ir tas, ko es jums šodien gribu pastāstīt. Tātad. Pirmais, ko es sapratu īstenībā, kad tie mani mērķi nemaz nebija manējie. Jā, tad attiecīgi, piemēram, pirmā darba vieta, kur es strādāju, kad man bija 17 gadi, laikam kaut kas līdzīgs, kā jums varētu būt šobrīd. Kad es arī sāku strādāt, jo tur strādāja vienkārši mani draugi, un es varēju piepelnīties kaut kādu naudu. Man īstenībā tā pieredze bija diezgan forša, un es viņu atceros ar tādu labu sajūtu, jo tā bija tāda pirmā pieredze, kur es sapratu vispār, kā tās hierarhijas strādā. Attiecīgi,
Tie, kas tikko sāk strādāt, viņiem bija tur zili krekli, tad tie, kas jau kaut ko bija sapratuši un jau spēja labāk strādāt, viņiem bija tādi sarkanie, viņi bija instruktori. Un tie, kas bija pavisam labi, tie bija menedžeri, un tad bija interesanti vērot, kas ir tās īpašības, kur dēļ tie cilvēki tiek paaugstināti amatā, un kā atkal tie menedžeri tiek galā ar tiem pārējiem. Tā kā tas jau bija tāds, jau 17 gados es aptuveni sapratu, kas ir tās īpašības, kas tevi kaut kādā ziņā ceļ uz augšu, un arī man liekas, ka daudz pētījumos, droši vien paši esat lasījuši, ir teikts, ka jo tu ātrāk sāc strādāt, jo tev ātrāk rodas izpratne par pasauli, jo ātrāk tev ir konkurēt spēja priekšrocība pret citiem, un ātrāk tu vari doties uz priekšu. Tā kā, ja jūs vēl pa vasarām nestrādājat, tad pēdējais laiks. Okay. Nākamā mana darba pieredze bija Svetbankā. Kāpēc Svetbankā? Tāpēc, ka, kā jūs zinat, ir teiciens, ka parādi, ko darīja tevi 6 draugi, un tad es aptuveni sapratīšu, ko dari tu, un attiecīgi tad tas mans draugs strādāja Svetbankā, ja? Kā mēs saprotam. Un jā, nu tad es pieteicos darbā tur, un kaut kāds 9 mēnešus arī nostrādāju. Nebija pārāk laba tā sajūta. Vienīgās atmiņas, kas man no turienes ir, kad es nekādas lēmumus pieņemt nevarēju. Es biju kaut kāda skrūvīta lielā organismā, tādā mehānismā, un principā es jūtos kaut kāds tur robots kaut kāds. Un vienīgais, ko es atceros, bija aiz muguras bija pulkstenis, un es laiku skatījos, kad varēs no turienes beidzot pazust. Jā, tā kā vēlreiz jāskatās, atceraties, ka jāstāsta, ko jūs gribat paši. Nevis, kas ir tas, ko dara jūsu draugi. Ja? Un tad aptuveni ap to laiku es aizgāju projām, nezinot, ko es darīšu. Es sapratu, to es darīt nevaru tiešām. Un tad aptuveni to laiku es izlasīju grāmatu Rich Dad, Poor Dad. Ir kāds tādu grāmatu lasījis? Evalds ir lasījis. Ir diezgan daudz īstenībā. Vismaz tie, kas grib būt uzņēmēji, noteikti iesaku viņu izlasīt. Jo, principā, tā grāmata man bija tāds zibens no skaidrām debesīm, ko skolā vispār nemāca. Un tur tā galvenā doma ir tāda, ka, ja tu gribi būt veiksmīgs un kādu naudu nopelnīt, tad tu nevari ne pie viena strādāt. Ja, tad man bija vispār kaut kāds tāds bišķiņa erors galvā, bet ok. Bet, principā, tā galvenā doma tur ir tāda, ka tavai biznesa idejai jāstrādā. Nu, principā, ja tu pie kāda strādā, tad tu esi kāda cilvēka plāns, bet ja tie cilvēki strādā pie tevīm, tad tas ir tavs plāns, un tad tu vari būt veiksmīgs. Ja? Tā kā tas man bija kaut kāds, droši vien, kas mainīja manu domāšanu, un principā, droši vien arī pēc tās grāmatas izlasīšanas nevienu dienu arī vairāk ne pie viena neesmu strādājis. Kas man palīdz arī vispār virzīties uz priekšu un nebaidīties no kādiem jauniem izaicinājumiem, no kuriem es neko nesaprotu. Piemēram, nesen uzsāku podcastu Virziens, arī neesmu žurnālists, bet kaut kā tomēr man pietika drosmes to uzsākt, tāpēc, kad man, piemēram, baigi palīdz šitais vizuāls. Es teiksim, kur ir viens ir kaut kāds mērķis, kur ir iešauts tur garām, vai divniekā, vai triniekā, un otrs, kur nav izšauts vispār. Un, es vienmēr atceros, ka tas failure vai neizdošanās ir tas, ka tu nepamēģini vispār. Tā kā vienmēr, kad man ir kaut kādas bailes kaut ko uzsākt, es atceros, kad sliktā lieta vispār nepamēģināt. Un ir pat droši vien zinat, kad ir arī pētījumi, ka aptuveni 90% ideju tiek nogalinātas galvā, kamēr viņas ir. Jūs pat nepamēģināt, tā kā iedomājieties, cik daudz, kas vēl nav radīts. Ok, tad otrā lieta, lielā lieta, ko es sapratu, ir tas, ka visi mani mērķi tikai grozās ap mani. Un tad droši vien tāds otrais lightnings manā dzīvē, kad es sapratu, ka kaut kas tomēr varbūt līdz galam nav pareizi. Ir dienā, kad nevis dienā, bet es iestājos meditācijas skolā, un es jau kādu gadu tur biju mācījies. Un tam mums stāstīja par cilvēku vispār attīstības stadijām, kad ir tur droši vien iziesim lēnām cauri. Ir tur smilšu krāsa, kas ir tur primitīvie cilvēki, uz instinktiem orientēti. Tad nākamais ir lilā, kas tur dzīvo vēl kaut kādās ciltīs. Tad ir sarkanie, kas ir no spēka pozīcijas. Kas tur uzskata, ka es esmu spēcīgs un man pienākās, droši vien, piemēram, Krievija atrodas šobrīd droši vien tādā kaut kādā attīstības stadijā. Tad nākamā ir zilā attīstības stadija, kur viss kā ir likumos, tā ir jādara, un tad ir oranžais, kur es esmu visu dzīvi dzīvojis un jūties lieliski, jā, attiecīgi, kas ir oranžais, kas ir efektivitāti, uzvarēt, sacensties, būt labākiem tā tālāk. Un tad, var sakot, man par lielu pārsteigumu, kad ir vēl tālāk attīstības kaut kādas stadijas, un kas man atkal bija tāds, droši vien arī mani pamudināja skatīties, kā jau tam, kas ir efektīvs un grib sasniegt, būt labākais. Arī man tas bija pamudinājums, es iestrēdzis kaut kādā
savā sadaļā un ka man jāstāsta, kā var iet tālāk. Un attiecīgi tas zaļā jau rūpējas par kaut kādu, nezinu, ne tikai par sevi, bet par kaut kādu savu tur, kaut kādu community, kurā dzīvo. Tad dzeltenais droši vien jau ir pa valsti un tirkīzais jau vispār interesē tikai pasaules problēmas un grib izglābt pasauli. Un tur droši vien es nezinu, vai es nonākšu, bet es vismaz mēģinu nonākt tajā zaļajā, kas ir kaut kā skatīties plašāk un nedomāt tikai un nerisināt savas problēmas. Ja, tad attiecīgi bija kaut kāds viens dzīves posms, kurā es domāju tikai par sevi, un tad tagad kaut kad droši vien nesen pirms kāda gada sākās, ka es mēģinu skatīties, kas vispār notiek pasaulē un kādos procesos var palīdzēt. Un tad tā sajūta īstenībā, ka tu esi domā tikai par sevi, tad viņi ir drusiņi tādas, ka tu cīnies pret citiem. Bet tā sajūta, ka tu domā par citiem, tad tu jūti, ka arī citi kaut kādā ziņā tev nāk palīgā un grib, lai tev izdodās, un ir cita tā kaut kāda pavisam dinamika. Un kā mēs zinām, tad visi cilvēki pasaulē ir 6 rokas spiediena attālumā, tāpēc, ja jūs būsiet uz sadarbību orientēti, tad arī visi šie cilvēki jums palīdzēs, lai jūs varētu piekļūt kādiem cilvēkiem klāt vēlaties. Okay. Un tad trešais, ko es sapratu, ir tas, ka es gribēju visu uzreiz, ja, bet tad mans labs draugs Kristaps Siliņš, kas, tā kā jūs taisīsiet savus foršos uzņēmumus, jums uztaisīs foršu stratēģiju, viņš ir teicis, ka prioritāte var būt tikai viena. Un es atkal varu izstāstīt, kad izvēlētos virzienu, ko es vienmēr esmu skatījies un kas man ir palīdzējis, ka es esmu sekojis līdz kaut kādiem megatrendiem. Kad es biju jauns, ap 20 gadiem, tad es būvēju visādi, es biju nekustamā īpašumā, es būvēju privātmājas, dzīvokļu mājas un tādas lietas, jo tas bija diezgan sen, bet anyway, tas bija toreiz trends, un ar to varēja nopelnīt daudz naudas, tad es nodarbojos ar to, tad tālāk nāca atjaunojuma energo resursi, kur varēja būvēt visādas biogāzes rūpnīcas, jo valsts deva iepirkuma atļaujas uz 20 gadiem. Un tad nākamais bija, ka bankas pārstāja kreditēt, tad atkal es metos tajā nozarē un diezgan lielu daļu dzīves es pavadīju fintechā, un tagad atkal redzot, piemēram, kad attīstās AI, Evalds arī mums no AI šodien droši vien kaut ko pastāstīs, tad tā ir noteikti kaut kāda lieta, kur es jūsu vietā skatītos, jo principā, ja mēs paņemam AI, tad nav jau tādu ekspertu. Latvijā arī varbūt viens eksperts ir Evalds, bet principā, ja jūs sāktu un skatīties un interesēties par AI šobrīd, tad nav tāds eksperts, kas jums jau sēž priekšā un saka, man ir 50 gadu pieredze, es zinu, kā tas viss notiek. Principā, ja jūs sākat šodien ar to nodarboties, tad jūs esat tas eksperts, pie kā visi nāks un prasīs, kā tad mums ko vispār darīt. Okay, un kur tad vispār es šobrīd esmu? Es principā esmu tur, kad es pats esmu uztaisījis podcastu Virziens un intervēju dažādus cilvēkus, visādus ministrus un dažādus uzņēmējus un principā mēģinu iet ārā no sava burbuļa un interesēties, kas notiek plašākā sabiedrībā un kā ar dažādiem jautājumiem viņiem var palīdzēt. Un tad kas ir tās 3 takeaway, ko jūs gribu, lai jūs šodien paņemat līdzi? Pirmais ir, vai tie tiešām ir jūsu mērķi, jo arī es it kā mēģināju to pieskatīt, lai tie būtu manējie, bet tāpat tās ir ļoti viegli paklupt un darīt to, iet mācīties, kur iet mācīties draugs vai draudzene, vai sāk strādāt, kur atsakot, ir ļoti viegli paklupt un paņemt kāda cita cilvēka mērķi. Tad nākamais jautājums, vai visi mērķi ir par tevi, droši vien arī līdzīgi kā mērs iepriekš minēja, kad ļoti būtiski, ka jūs kaut ko darat, kas nav tikai par jums. Jo, piemēram, man arī tagad ir dēls, kurš grib studēt Amerikā, un viņš skatās, kāda tur ir kritērija, un principā labas izcilas atzīmes ir tikai tā kā checkbox. Tas tā kā īsti nevienu neinteresē. Tur interesē, kāda tev ir sasnieguma sportā, kas tev ir par NVO organizāciju, kādas lietas tu palīdzi pilsētā vai valstī risināt, jo viņi jau saprot, ka visas šīs lietas, ja jūs rūpējaties par ķermeni un sportojat, un jums labi sasniegumi, viņi saprot, ka visas šīs lietas strādā kopā, ka tu nevari tikai labi mācīties un cerēt, ka tu tiksi labā universitātē Amerikā, ja būs tāds plāns. Un trešais ir, kādas ir jūsu prioritātes, ja? Tad atcerieties, ka viņas nevar būt daudz, ka viņas var būt tikai 3 vai labākajā gadījumā 1. Tā kā paldies jums liels. Es ceru, ka tas jums palīdzēs
atrast savu virzienu. Paldies!